manīt viegli nav. Ķemēties un mazgāties, tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skolā kļūst, pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokās bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Skaties, zaķīt! Skolotāja iedeva mums papildus mājas darbus. Urā! Es mīlu papildus mājas darbus. Henrij, pirms ienākšanas jāklauvē. Es klauvēju ar kāju. Kur mana spēle? Kā lai es zinu? Pasaki, kur tā ir? Vai arī pienaklošu zaķi pie sienas? Zaķīt! Tagad es tiešām esmu dusmīgs. Mam! Palīgā! Mammu! Mamma tevi nedzird, Henrij. Viņa ir dārzā. Mēs varam te sēdēt stundām ilgi. Stundām? Esmu iesprūdis šeit ar tevi un nejēdzīgu zaķi. Nē! Negantais Henrijs slazdā. Henrij, te ir tumšs. Henrij, ko tu dari? Tās pieder tētim. Un šeit ir par tumšu golfa spēlēšanai. Seko man, knisli. Mām! Palīgā! Izlaid mūs! Mām! Mēs esam iesprostoti! Palīgā! Māmu! Palīgā! Es taču teicu, ka viņa mūs nedzirdēs. Vēl nav uzbūvēts cietums, no kura es nevarētu izmukt. Palīdzi tikt augšā. Bet kā tad es? Kādu dienu tevi atradīs. Palīdzi. Nē, tu vari man šeit pamest. Zaķīt! Palīdzi! Tu redzi zaķīti? Beidz vienreiz runāt par to dumjo zaķi. Henrij, vai tev viss kārtībā? Tu nedabūji zaķi. Kas par to? Notikušais vispār ir tikai tava vaina. Mana vaina? Tu dzinies man pakaļ. Tu mani uz to piespiedi. Skaidrs, ka tā ir tava vaina, kā viss kopš tavas dzimšanas. Bet es biju mīlīgs mazulis. Tu biji šausmīgs. Es darīju visu, lai tiktu no tevis vaļā. Es izmēģinājos visādi. Taču ik reiz, kad izdomāju varenu plānu, es, pateicoties tev, iekūlos nepatikšanās. Bet man ar to visu nebija nekāda sakara. Kā tad nebija? Tu taču piedzimi. Tā nav mana vaina. Kāpēc es ar tevi vispār runāju? Es laižos. Nē, Henrij, tu nevari mani šeit pamest vienu. Varu. Es izrakšu tuneli. Stulbā karote.
Viss, pietiek. Tam jāizdodas. Henry, tu nevari aiziet. Tu esi šausmīgi ļauns. Nē, esmu viss. Tu man vienkārši nepatīc. Nav tiesa. Tu mani izglābi. Kad? Kad biju maziņš. Ej prom! Es teicu, ej prom! Neesi negans, Henry. Skat, tu atkal saraudināji Pīteru. Es tevi brīdināju. Nē, mamīt. Skaties, slikts sunītis. Tu mani izglābi, un esi mans varonis. Nekā. Es aizinu suni, jo viņš grasījās aizķert slepkavas kungu. Es to pat riecu, lai glābtu viņu, nevis tevi. Nav tiesa. Tu mani izglābi. Man būtu vienalga, ja tas suns būtu nograuzis tev abas kājas un degunu. Un... Zaķīt! Vai zināt, cik ilgi es šeit jau esmu? Kopš vakardienas. Un šorīt man aizmirsa atnest brokastis. Atnesiet man brokastis. Nē. Izglābos par matu tiesu. Kur manas brokastis? Ir jau gandrīz launaglaiks. Ir launaglaiks, bet tu nedrīkst ēst, kamēr nebūsi uztaisījis analīzes. Beidz zvanīties. Tas nav godīgi. Slimnīcās vienmēr pasniedz riebīgu želeju. Es gribu savu riebīgo želeju. Vismaz uz skolu nav jāiet. Arī tas ir pluss. Ejiet prom! Henry, tava mamma atļāva mums atnākt pie tevis ciemos. Kā tu jūties? Viss atkarīgs no tā, vai atnesāt mājas darbus. Nē, tad man viss kārtībā. Jauki, uzzinājuši, ka tevi pa nakti atstāja slimnīcā. Visi satraucāmies, vai ne, Margaret? Jā. Vai varam vienkārši atdot viņam kartiņu? Kādu kartiņu? Klases biedri uztaisīja tev kartiņu. Pat es tajā parakstījos. Šeit teikts, veseļojies varoni. Tu esi varonis, jo izglābi savu jauko brālīti. Tagad to zina visi? Kartiņu neņemsi, nepateicīgais cūka. Būtu labāk atnesušas ko ēdamu. Piedod, bet tu laikam nedrīkst ēst. Nē, tev taisīs smadzeņu skenējumu, jo viņi nav pārliecināti, ka tev tādas ir. Viss, es aizeju. Veseļojies, Henry. Ja vecāki nolems, ka tev kādu laiku jāpliek mājās, es neiebildīšu. Kādas šausmas! Mana reputācija pagalam. Ļaudis vēl sāks mani saukt par baroni Henriju. Nav godīgi. Un man tā gribas ēst. Mans izsaukums nevienu neinteresē. Uzmeklēšu ēdamo. Neuztraucieties, tas ir parasts skenējums. Pēc tam varēsiet vest Henriju mājās. Henry, vai tu jūties labāk? Lieliski. Tev ir nauda. Ko? Jā. Nē, es taču izglābu tev dzīvību. Un par to prasu tikai drusciņu tavas naudas. Tūliņ pat. Labi, bet tev bija jābūt palātā. Mums par tevi jāparūpējas. Jā. Nāc, Henry. Labi, bet pirms ejam, vai gribi redzēt ko ļoti interesantu?
Henry, dakteris teica, kur gan viņš ir? Un kur ir Pīters? Karaļa un varoņa cienīga maltītē. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.